Pāriesim pie Hozejas grāmatas, kas ir pirmā mazā grāmata, ko nevarētu teikt, ka tā ir maza, jo tajā ir 14 nodaļas. Tā ir arī pirmā grāmata par to, ko neizglītoti sauc par mazajiem praviešiem. Mēs sāksim ar 6. pantu. Un tas šeit ir ļoti interesants, jo jūs iespējams nezināt, bet Dievs dara dažas mežonīgas lietas ar praviešiem. Un pravietis Dekarts neuzskata, ka lasot šo un jūs esat viens, Dievs pieprasīs šo prasību no tevis. Pravietis ir ļoti nopietni šaubās, vai šī konkrētā situācija kādreiz atkārtosies uz šīs zemes. Bet atkal jūs nevarat ielikt Dievu kastē, jo viņš to var izdarīt vēlreiz. Apskatīsim Hozejas 1. nodaļu 6. pantu. Un viņa atkal kļūst stāvoklī un dzemdināja meitu, un Dievs viņam sacīja, nosauc viņa vārdā Loruhama. Tas tulkojumā neapžēlotā, jo es vairs neapžēlošu Izraēlu namu, bet es to pilnībā atņemšu. Kas tagad ir Izraēla nams? Ziemeļa karaliste un ir kārtībā. Hozejas 1. nodaļa 7. pants, bet es apžēlošu Jūdas namu, tāpēc tur viņš tos nošķīra. Ja jūs domājat, ka pravietis kļūdījās un izglābšu tos ar tā kunga viņa Dieva palīdzību, un neglābšu viņus ar loku, nedz arī ar zobenu, ne ar kauju, ne ar zirgiem, ne ar jātniekiem. Tagad saprotiet, ko viņš mums šeit stāsta. Viņš vairs nebūs žēlsirdīgs pret Izraēlu namu un atņems tos un pilnībā atbrīvos no tiem un izkaisīs visu, kā mēs runājām, bet 7. pantā, bet būs žēlsirdība pret Jūdas namu. Glābiet tos ar to kungu, viņu Dievu, bet ar loku, ko sauc par loku, zobenu, kaujas zirgiem un jātniekiem. Kā viņš to darīs? Vai jūs domājat, ka viņi uzvarēja šajā 6 dienu karā un iekaroja kalnu? Tas noteikti nebija tāpēc, ka viņiem bija spēcīgāka armija, bet pravietis jums pateiks vienu lietu par Dievu, kad runa ir par to, ka ir jāpaņem daži un jāiznīcina satriecošas armijas. Kad runa ir par to, tas jau ir izveidots šeit, taču atcerieties, ka šis pravietis ir pareģojis Hozejas grāmatu kā notikumus, kas notiks nākotnē, un tas ir daļa no tā, ko mēs saucam par beigu laika scenāriju. Viņš turpina teikt 8. pāntā, Hozejas grāmata 1. nodaļa 8. pāns. Tagad, kad viņa bija atradusi Loruhamah, viņa kļuva stāvoklī un dzemdēja dēlu. 9. pāntā, tad Dievs viņu nosauc viņu vārdā Loami, ne mana tauta, tulkojumā. Izklausās tā. It kā mēs no Efraima varētu teikt šodien, ka es esmu, jo jūs neesat mana tauta, un es nebūšu tavs Dievs. Diezgan spēcīga lieta, vai ne? Tagad noklausieties 10. pāntu. Hozejas 1. nodaļa 10. pāns. Tomēr Izraēla bērnu skaits būs kā jūras smilts. Kas tas ir? Efraims ziemeļvalsts, ko nevar ne izmērīt, ne saskaitīt, un notiks, ka tajā vietā, kuru viņiem sacīts, jūs neesat mana tauta, tur viņiem sacīs, jūs esat dzīvā Dieva dēli. Par ko viņi tagad ir kļuvuši? Dzīvā Dieva dēli? Tas ir ļoti nozīmīgi, jo viņš saka, ka Efraims kļūs par dzīvā Dieva dēliem, bet tas nebija nekas tāds, kāds viņi bija tajā laikā, kad tas tika pravietots. Viņš saka, ka nākotnē viņi būs dzīvā Dieva dēli. Tāpēc nepārprotiet, ka tad, kad notika izkliedēšana un Dievs viņus aizdzina uz zemes stūriem, tad viņš jau iepriekš bija pravietojis, jūs esat Dieva dēli. Un ja jūs esat dzīvā Dieva dēls, pravietim ir ziņas par jums. Jūs esat diezgan svarīgi Dievam. Āmen. Pāriem uz 11. pāntu, kur Hozeja atklāja beigu laika scenāriju. Hozejas 1. nodaļa 11. pāns. Tad Jūdas bērni un Izraēla bērni tiks savākti kopā. Tie tiks atkal savākti kopā, un tas vienreiz un uz visiem laikiem vairs netiks atšķirti, un iecels sev vienu galvu.
kur tas būs Jēzus. Un viņi iznāk no zemes, jo liela būs Jezreēlas diena, Dieva sēta. Protams, Hozēja nonāks pēdējās dienās un visās lietās, kas tajā laikā notiks, bet svarīgi ir atkal saprast, ka viņi bija atsvešināti un atdalīti. Tas, ko Dievs teica par jūdiem un Izraēlu, ir tieši tas, ko viņš darīs. Tātad mēs esam konstatējuši faktu, ka Dievs Efraimu ir nosaucis par dzīvā Dieva dēliem. Tagad šīs pašas grāmatas 8. nodaļā. Hozējas 8. nodaļa, 1. pāns. Pieliec trompeti pie savas mutes. Tu vari būt pārliecināts, ka tā ir nopietna lieta, kad Dievs sāk tā runāt. Viņš nāks kā ērglis pret tā kunga namu, jo tie ir pārkāpuši manu derību un manu likumu. Hozējas 8. nodaļa, 2. pāns. Izraels raudās uz mani, mans Dievs, un mēs tevi pazīstam un godinām. Hozējas 8. nodaļa, 3. pāns. Izraels ir atmetis to, kas labs, ienaidnieks viņu vajā. Hozējas 8. nodaļa, 4. pāns. Viņi ieceļ ķēniņu bez manis. Viņi izrauga vadoņus, bet es to nedrīkstu zināt. No savas sudraba un zelta viņi darina tauta tēlus. Vienīgi tāpēc, lai tie drīz atkal tiktu iznīcināti. Hozējas 8. nodaļa, 5. pāns. Tavs teļš pagānu Dievs, Samarija tevi ir atmetis. Manas dusmas ir uzliesmojušas pret viņiem. Cik ilgi vēl būs, kamēr viņi sasniegs nevainību? Nevainība šeit nozīmē skaidrību vai tīrību. Vai tā nav vieta, kur mēs šodien atrodamies un nestāvam? Hei, mēs nepiedaram vecās derības Dievam. Kāpēc viss šīs sliktās lietas notiek ar mums? Un kāpēc šīs nepatīkamās lietas turpinās un turpinās? Mēs neesam pakļauti visam likumam ar visu tā vērtību. Tagad klausieties, kā viņš iet tālāk šajā lietā. Hozējas 8. nodaļa, 6. pāns. Jo arī tas bija no Izraēla. Strādnieks to radīja, tāpēc tas nav Dievs, bet Samarijas ceļš tika salauzts. Hozējas 8. nodaļa, 7. pāns. Jo viņi ir sējuši vēju un pļaus viesulu, zīlē nav kāta, graudam nav kāta, pumpurs nedos miltus. Ja tā būs, tad svešinieks to norīs uz augšu. Hozējas 8. nodaļa, 8. pāns. Izraels ir aprīts, tagad viņi būs starp pagāniem, kā trauks, kurā nav nekā kāda svarīga. Vai jūs saprotat? Tā tad mūs izklīdināja starp pagāniem, un pēc gadsimtiem un gadsimtiem ilgas laulības ārpus 10 ciltīm mēs vairs nezinām, kas ir kas un kad bija. Mūs nebija. Vai tas nav tieši tas, ko viņš runā par to, kā Izraels ir norīts? Hozējas 8. nodaļa, 9. pāns. Par to, ka viņi skrien pie asīriešiem kā meža ēzelis savas iedomības apmātībā. Efraims ir pārdevis sevi mīļākiem. Hozējas 8. nodaļa, 10. pāns. Lai gan viņi ir pārdevuši sevi citām tautām, es tomēr sapulcināšu viņus kopā, un viņi drīz izdēdēs zem valdnieku ķēniņa smagās nastas. Hozējas 8. nodaļas 11. pāns. Jo Efraims ir uzcēlis daudz altāru apgrēcībai, un tie ir kļuvuši arī viņam pašam par apgrēcību. Hozējas 8. nodaļa, 12. pāns. Es viņam arī 1000 reiz uzrakstītu priekš manis nos baušus, tomēr tie viņam palika sveši un šķist kā svešamācība esams. Ko jūs domājat par šo apgalvojumu? Vai varat identificēties ar šo attēlu? Iespējams, ka daži no jums jau uz to reaģē. Bet vai tas nav tāpēc, ka tie esam mēs? Tad paskatīsimies, pēc cik gadiem tas tika uzrakstīts, lai jums parādītu, cik apsargāts ir Dievs par to, tas pārsteidz svētos rakstus. Līdz svētais gars to atklāja, kad Dievs runāja ar Danielu. Viņš viņam teica, aizver grāmatu, jo tā tiks aizīmulgot, līdz pat beigu laikam. Citiem vārdiem sakot, mūsu miesprāts nevar saprast. Kaut arī esam mēģinājuši. Gadu gaitā mēs esam krasi mēģinājuši interpretēt atklāsmes grāmatu.
Mēs esam izmisīgi meklējuši un rakstījuši visa veida grāmatas par šo tēmu. Un tāpat kā pravietis nemitīgi saka, viņiem visiem ir dažādi uzskati. Viņiem visiem nevar būt taisnība. Kāds kļūdās, un vienīgais veids, kā mēs varam izlemt, kas ir kas, bez patiesas svētā gara vadības un vadības, tas ir tas, kurš mums patīk visvairāk. Un kura viedoklis mēs pieņemam, ka šajā laikā ir bijis grūts baznīcai. Dievs uzrakstīja viņiem savas bauslības lielās lietas, un tās tika uzskatītas par dīvainām lietām. Ir dīvaini ievērot sabatu un svētkus vai kristības un iesvētības 13 gadus veciem zēniem un to pašu meitenēm. Nav pazīstami runāt par kristībām vai iesvētībām jūdaismā. Viss šīs lietas mums ir dīvainas. Kāpēc? Jo Dievs ir teicis, ka viņš tos no mums paslēps, nometīs uz 4 zemes stūriem, par to neapzinoties. Pravietis gadiem sludinājis tieši šo faktu no Hozejas grāmatas, un jūs zināt viņam, ka šīs lietas sāk atvērties kā plūdi, un pēkšņi viņš sacīja, kur es esmu bijis visu šo laiku? Tieši tur, kur Dievs vēlēs, lai mēs tur dzīvotu starp visiem pārējiem. Dīvainiem cilvēkiem, bet tagad Dievs mūs aicina, Efraim, nāc ārā, jo pēdējais laiks savākt jūs atpakaļ. To viņš dara, un mēs atbildam uz zvanu. Pastāstiet, jums ļaudis, šis ir lielākais notikums, kāds jebkad noticis uz šīs zemes, ko šeit bija Jēzus. Dievs pulcē Izraelu, un jūs zināt, ka mēs dziedam šo pazīstamo kursu, bet mūsu problēma bija tā, kad mēs runājam par Izraelu. Mēs tās vienmēr apvienojam kā 12 ciltis, un tikai līdz nesenam laikam, kad atklāsmes zināšanas nonāca pie pravieša, viņš patiešām saprata par šķiršanos. Katru reizi, kad Dievs runāja pēc tam, viņš runāja par viņiem, atsevišķi kā par Jūdu un Izraelu. Kad Dievs pieminēja Izraelu, tā bija Ziemeļu karaliste, bet Jūda dienvidu karaliste, un tomēr kaut kā mēs to īsti neskārtojam, vai ne? Ejam pie nākošā pāntī, Hozeja 8. nodaļa 13. pāns. Kaut viņi arī daudz lopju kauj upuriem un ēd viņu gaļu, tas kungs tomēr netur labu prātu uz viņiem. Viņš tomēr pieminēs viņu noziegumus un sodīs viņu grēkus, lai tad viņi iet atpakaļ uz Ēģipti. Hozejas 8. nodaļa 14. pāns. Izraels ir aizmirsis savu radītāju un cēlis sev pilis. Arī Jūdi joprojām ierīko sev lielajā skaitā nocieninātas pilsētas. Bet es likšu ugunī uzliesmot viņu pilsētās un tā aprīs viņu graznās ēkas. Protams, tas atkal ir beigu laika sīkumi, kuri daudz gadi notiek starp 13. un 14. gadsimtu. Arī tas ir jāsaprot, bet atkal fakts ir tāds, ka Jūda un Izraels ir divas atsevišķas būtnes, kas notika tā, kā Dievs to lika tam arī notikt.